Labdien, skatītāji! Esiet sveicināti TV Jūrmals studijā, un šodien mums uz sarunu pievienojies Leonīds Kradevits. Jūs esat bijis direktors Jūrmals Tehniskās jaunradas sporta un atpūtas centrā no 1992. gada līdz 2009. gadam. Un es saprotu, ka sākotnēji jūs bijāt lidmodeļu pulciņu skolotājs pirms direktora amata. Varbūt varat pastāstīt, kā vispār uzsākāt šo darbību un kā nokļuvāt līdz direktora amatam? Kā nokļūt līdz direktora amatam, tas man pašam ir liels noslēpums. To varētu pateikt tie, kas mani ievēlēja vai iecēla. Bet ar lidmodelismu sāku nodarboties laikam 8 gadu vecumā. Tas mūsu skolā bija, mācījos Tukumā, Ērtsnes Birznieku upīšu 8-gadīgā skola. Tad sākumā viņa bija vidusskola. Un mums bija darbmācības skolotājs, kurš pēc stundām piesaistīja jauniešu un sākām būvēt dažādas lidmodeļus. Pēc tam no skolas Tukumā atvērās Pionieru pils, Pionieru nams, un tad pārgāja tie pulciņi no skolas uz Pionieru namu, un tur bija skolotājs Viktors Zarakausks, kurš izaudzējis ļoti, ļoti daudz modelistus, un kurš savā laikā ir šeit Jūrmalā dzīvojis, un 38. 39. gadā, un uzbūvējuši pirmo planieru Jūrmalā. Kauguros viņi te lidojuši un slokā pie papīra fabrikas un uz upes aizsalušās. Tā kā viņš arī no Jūrmalas nāca un tā saved kopā ceļu Tukumā. Un jāsaka tā, es ar modelismu nodarbojos no 2. klases, un pirms manis jau puiši nodarbojos ar modelismu tukumnieki. Un kad atvērās Tehniskās jaunradas centrs, jeb sākumā viņi saucās Jauno tehnikas staciju Jūrmalā, tad no Tukuma šeit atnāca strādāt Penka Ilmārs, vadīt pulciņu. Pēc tam Sevčunas Harijs arī no Tukuma. Pēc tam bija Breidaks Haris, kas jau tā kā skolnieks otram Harim bija Sevčunas. Un tad Brūvelis bija no Rīgas, tāds gados vīrs, kas ar aviāciju ļoti aizrāvās. Tad studentu laikos, kad es mācījos Politehniskā institūtā, es sāku vadīt pulciņus, tas bija 78. gads, ja nekļūdos. Tā tas laiks kaut kā aizgājis, visu laiku paralēli citiem darbiem, kur strādāju gan Zinātņu akadēmijā, gan skolā par skolotāju. Visu laiku esmu vadījis pulciņu, gan arī ražošanā strādāju, un kaut kā tā iznāca, kad 80. gadu beigās, 90. gadu sākumā, kad sākās atmodas laiks, sāka jukt un rukt visi uzņēmumi un ražotnes, sākās kooperatīva laika, tādas pārmaiņu laikā es sāku patstāvīgi strādāt Jauno tehnikas stacijā. Pa pulciņu skolotāju, pa metodiķi, 92. gadā laikam, tad izglītības pārvaldes vadītāji iecēla mani pa direktoru. Nezinu, man tas direktora darbs nekad nav bijis tik mīļš, kā kaut ko iztaisīt ar rokām un pabeigt un iemācīt kaut ko bērniem izdarīt, jo tie mūsu visi pulciņi, jāsaka tā ir, mēs mācījām bērniem praktiskas lietas. To, ko skolā tagad mēģina apvienot, ka viņiem skolā māca tikai ne teoriju, bet arī praktiskas ievirzes, kā to pielietot. Tad Tehniskās jaunradas centrā tieši ar to nodarbojās. Un tie puiši, kas nāca, tie ar tehniski ievirzi, viņi pārsvarā aizgāja tālāk mācīties, kļuva par inženieriem, par arhitektiem, gan par
automašīnu un motoru un dzinēju, kas vairāk interesē viņiem, teiksim, autobūvas speciālisti, gan arhitekti un teiksim, mums bija tās ļoti aizrautīgs pasniedzējs Alvils Kraulis, kurš uzbūvēja laikam lielāko dzelzceļa modeļu maketi, kāds bija Eiropā, man tā šķiet, tādā laikā. Viņš ilgus gadus vēl te pēc Tehniskās jaunradas centrs jau, kad vairs neeksistēja, pārgāja uz Dabas draugu centru, tas makets vēl Lielupas skolā bija. Nu, un tur puiši mācījās projektēt, maketēt un uzbūvēt, teiksim, gan to ainavu, gan to tehnisko pusi, lai tas dzelzceļš tur strādātu un funkcionētu, gan ar visiem šlagbaumiem, visiem signāliem, gan arī mājas uzbūvēt, teiksim, tas bija arī arhitekta tāds projektēšanas darbs. Nu, žēl, ka tas ir tā ar vienu iet mazumā, man tā šķiet, tas neiet plašumā. Ja vairāk jauniešiem būtu iespējas nodarboties ar tehniskām lietām, tad nebūtu tāda absurda kā tagad, kad Rail Baltica nevar uzprojektēt, vai viss, kas uzprojektēts, tas nav zināms, cik maksā. Minējāt, kad mainījās nosaukums uz Jūrmalas Tehniskās jaunatnes sporta un atpūtas centru. Varbūt atcerieties, kāpēc šis nosaukums tika nomainīts? Nu, tanī laikā mums bija daudzas idejas, ko mēs gribējām attīstīt, un daļēji arī tas mums izdevās. Tehniskās jaunatnes tā ir tā daļa, pa ko es iepriekš minēju, ka principā tā kā jaunos inženierus, jaunos konstruktors piesaistīt tādas puišas, kam tas patīk. Bet mums tie pulciņi daudzi, tas ir kartiņu pulciņš, lidmodelistu pulciņš, kuģu modelistu pulciņš. Daudzi pārtap jau par tehniskajiem sporta veidiem. Un mums bija ļoti labi sasniegumi tehniskajos sporta veidos. Mēs bijām, mūsu saudzēkņi bija gan Republikas izlases sastāvā, piedalījās starptautiskās sacensībās. Pēc tam mums pievienojās arī skateboards, Gins Gailīts vadīja skateboardu. Viņiem bija ļoti augsts pasākumi, es neatceros tādu, kurā gadā. Viņi organizētās sacensības šeit, bija skateparks Vaivaros. Jūrmalā tika atzīts par labāko sporta pasākumu, gada labāko sporta pasākumu. To ir tā, ka jūs organizējāt? Nu, viņš bija tā kā, jā, mums pulciņš tāds bija, var sakot, pasniedzējs pārsvarā jo viss jau, teiksim, viss tās aktivitātes, viss, kas notiek, tas ir, es domāju, tagad ar tā ir, tas ir, kā lai pareizi pasaka, viss ir uz personīgās iniciatīvas pamata, teiksim, ja tas skolotājs vai pedagogs ir apņēmības pilns to izdarīt un paveikt, tad mēs visi cits kolektīvs viņu atbalstījām, lai varētu sasniegt tos rezultātus. Tāpat lidmodelisti brauc uz starptautiskām sacensībām, uz pasaules, uz Eiropas čempionātiem. Laikam labākais rezultāts bija 9. vieta Latvijas komandai, Latvijas pasaules čempionātā, Polijā, man liekas, tas bija. Un kartingistiem bija ļoti labi sacensība, arī uz starptautiskām sacensībām braucām. Un tad mums bija doma vēl attīstīt turismu. Tas būtu tā kā atpūtas veids. Organizējām vairākas velobraucienus, velotūras bija vasarā ar jauniešiem. Nometnēm naudu neviens nedeva. Tad mēs improvizējām tādu turismu pārgājienus un turismu velobraucienus. Gribējām arī ar ūdens turismu tā kā vairāk nodarboties, bet sapratām, ka tas ir pārāk bīstams pasākums priekš nepilngadīgiem jauniešiem. Ja, teiksim, viens pedagogs nevar tur ar 15, 20 jauniešiem pa upi braukt. Tur vajag noteikti vai vecākiem iesaistīties, vai tāds riskants, ļoti riskants pasākums. Bet
Tā mums bija tā doma, ka tehniskās jaunatnes sporta un atpūtas centrs, jo tie ievirzes un rezultāti bija atbilstoši. Saprotu, ka kādu brīdi strādājāt arī kopā ar sievu un dēlu. Varbūt varat pastāstīt, ko viņi darīja centrā un kā vispār ir sastrādāties ar ģimeni? Ar ģimeni sastrādāties no vienas puses ir tas tāds, uzliek lielāku atbildību laikam. Tu no visi uz tevīm skatās, ko tad tie pārējie tur dara, ja var atļauties, teiksim, pret ģimenes locekļiem kādas atkāpes, ja? Teiksim, tur tā atbildība ir daudz lielāka un prasības pret ģimenes locekļiem. Sieva vadīja kino video pulciņu, filmēja dažādas īsfilmas, aktieru filmas, multiplikācijas filmas uzņēma. Arī bija dažādas skates un konkursus, kur piedalījās. Arī republikas mēroga konkursos. Pirms tam bija Jānis Šmits tāds un Ludmila Šmita to pulciņu vadīja. Kad viņi aizgāja, tad bija kādam jāizstāj. Jā. Un dēls vēl tagad vada Dabas draugu centrs, tagad saucas, laikam, lidmodelistu pulciņu. Tad gājas jūs pēdās, jā? Darbs viņam ir cits, intereses cits, bet lidmodeļi palikuši. Tie patīk. Jā. Varbūt varat pastāstīt, kur tad no šiem visiem pulciņiem, ko piedāvāja šis centrs, bija pieprasītākie? Ko jaunieši vairāk apmeklēja? Es domāju, ka vispieprasītākais droši vien, ka visi gribēja uz kartingiem. Visi gribēja braukt ar kartingiem, piedalīties sacensībās. To kartingu bija tik, cik man liekas, ka bija 15, 20, laikam tie kartingi bija. Bet, ne visi nokļuva līdz tām sacensībām, jo sākās, protams, ar to, ka tev jāiepazīst, kas ir dzinēja darbība, tev viņš jāsagatavo startam. Pēc sacensībām ir atkal jāuzlabo vai kaut kas jāizmaina. Un tur tāds ļoti skurpulos, jebkurā no tehniskajiem sporta veidiem ir ļoti skurpulos un precīzs darbs ir vajadzīgs. Un to mēs tiem jauniešiem centāmies iemācīt, jo bez tā nebūtu rezultāti. Tagad jaunietis beidzas kaut vai augstāko izglītības iestādi, ja viņš nav sapratis, ka tas ir ļoti precīzi, jebkurš aprēķins, jebkurš darbs ir jāizpilda ļoti precīzi, tad sabrūk lielveikals Maksima. Nē, pareizi. Tā ir tā pieeja, ko mēs centamies ieaudzināt jauniešiem, un ko viņi arī pieņēma, jo viņš redzēja, ka viņam nebūs te rezultāti. Viņš aizbrauks uz sacensībām, un viņam tas kartings neies tik labi, nebrauks, vai lidmodelis nelidos tik labi kā citiem. Viņš neiegūs nekādu gandarījumu no tā savu darbu. Jā, precīzi. Ja precīzi, jā. Ļoti, un, teiksim, mums tur atnāca, teiksim, no VF Profitehniskās skolas pasniedzēja un skatījās, kā mēs tur un ko tur mēs. Viņš teica, jūsu bērni strādā tādā līmenī, kā 6. kategorijas atslēdznieki, paši augstākās kategorijas atslēdznieki, kas tur montē vai piestrādā detaļas. Ja, teiksim, agrāk jau nebija tie CNC darba galdi, teiksim, ka tu programmu uzliec un viņš tev izfrēzē detaļu un uztais precīzi. Tad tur bija virpa, tur bija frēzmašīna, tur bija slīpmašīna un beigās vēl atslēdzniekam bija tas viss jāpiestrādā, ja tur kaut kādas, jo tā precizitāte, jebkurā darbā, metāla apstrādē, atkarībā no tā, kādā kompleksācijā tā detaļa ir, bet tā ir, teiksim, tā no 10 daļas milimetra līdz 1000 daļas milimetram, ko ar aci nevar ieraudzīt. Var nomērīt tikai ar speciāliem instrumentiem. Mikrometru, piemēram, 100 daļas var nomērīt tikai. Un ar tādu precizitāti jāizgatavo tās detaļas. Jābūt labam līmenim.
līmenis bija labs, un bērni nāca un interesējās, un strādājām. Un, tik daudz, ka tas ir jebkurā gadījumā lielākā daļa visu bija uz pasniedzēju, uz kadru pleciem, teiksim, uz to cilvēku pleciem, kas vadīja tos pulciņus. Ja tas cilvēks pats bija interesēts, pats bija līmenī, bija to izbaudījis, tad arī tie rezultāti bija. Bet atnāca tā, vienkārši atnāk skolotājs un viņš grib vadīt pulciņu. Viņš, protams, vada to pulciņu, un nāk tie bērni arī taisa, bet tad ir jautājums, vai pēc cik ilgu laiku viņi sasniegs to augstāko līmeni, lai varētu iegūt labus rezultātus sacensībās. Jo, ja tur nebūs tās 100 daļas, tad tur nebūs tie rezultāti. Man ir jautājums vēl par braucieniem uz sacensībām ārpus Latvijas, bet par to jau jūs pastāstījāt vairāk vai mazāk. Varbūt ir kaut kas, ko jūs pats gribat pastāstīt un ko es varu uzdot. Jo no jautājumiem, kas man ir jāuzdod, man tā kā ir viss. Tā kā viss ir. Bet mums vēl vajadzētu kaut kādas minūtītes parunāt. Mums bija arī tāda ideja, teiksim, tādu taisīt, tā kā Tehniskās jaunatnes centrā, tā kā jauno konstruktoru skolu, bija tāda doma, varbūt kāds to dzird un tāda arī iztaisīs. Ir tādas Valdorfas skolas, ir visādas, ir teiksim, mākslas skolas, bet mums bija tāda ideja taisīt, centru kur varētu nākt jau no pirmās vai no sagatavošanas klases pat bērni, un kuriem interesē tehnisks nodarbs. Vai bija kādi centra attīstības plāni, ko varbūt neizdevās realizēt jūsu darbošanās laikā? Viens no tādiem plāniem bija, ka mēs bijām tā kā ieplānojuši un gribējām, tādu jau ar pedagogiem bija aprunāts, ka varētu tādu tā kā jauno konstruktoru skolu, kur bērns jau var nākt no bērnu dārza vai pat bērnu dārza. Vecuma bērni var nākt, iepazīties ar konstruktoru darbu. Mums tehniskais dizains bija tā arī tagad tas pulciņš strādā, kur bērniem iemāca konstruēt, iemāca rasēt, iemāca izgatavot tās detaļas pēc noteikta, teiksim, parauga nosākuma, pēc tam jau pašu uzprojektētas detaļas, iemāca maketēt. Viņš jau uztais tur vienalga, vai viņš mājiņu uztais, vai viņš uztais kādu bumbu vai lodi, bet tas ir viņa pats radīts. Viņa izdoma un viņa uzkonstruēts, teiksim, uzzīmēts, un pēc tam viņi var aiziet tālāk jau kā pēc interesēm, tur, teiksim, vai ar arhitektu novirzienu, kas mums bija dzelzceļa modelis un pulciņi, vai ar metāla apstrādes, koku apstrādes novirzienu, kur bija lidmodeļi, kur bija kuģu modeļi. Viņš var projektēt, konstruēt to, kas viņam labāk patīk. Vai arī karting. Mums bija arī auto retro pulciņš, teiksim, kas jau, ja kartinga ne, tad jau lielāka tehnika, automašīnas. Es visas pulciņas laikam tagad nenosaukšu, vai neesmu tā apzinājis, bet Idejiski bija tā kā vēlme radīt kaut ko līdzīgu kā mākslas skola, dejas skolas. Kad pēc tam, kā papīrīts, ka viņš ir pabeidzis, tas vairāk tādu uz proftehniskās pusi, varbūt ne tur tā kā augstskolas programmas, ne tiek augstā līmenī, teiksim, bet jo katrā ziņā, ja cilvēks ir izjutis pats, kā tas ir uzprojektēt un uztaisīt, viņam tāds gandarījums un vēlēšanās to atkārtot ir. Tā kā pēc laba darba padarījis. Un tas raisa interesi. Un līdz ko ir interesi, tad cilvēks uzreiz attīstībā ļoti, ļoti augstu aug. Un kas vēl ir nenovērtēts šī visā lietā, tehniskajā jaunradē, tā ir bērnu attīstība. Kā lai tagad ir daudz skolas, kas te pievēršas
monitoro kustību attīstību. Bērniem ar traucējumiem, bērniem, kam ir traucēts, teiksim, nervu sistēmas darbības. Viņam ir pat grūti paņemt pilspalvu. Viņš nevar koordinēt to savu darbību. Uzzīmēt apli vai trīsstūri uzzīmēt. Tās ir liels problēmas. Tā ir ne tikai skola, tā ir arī terapija. Bērniem tas ir ļoti vērtīgas nodarbības. Ir ļoti daudz skolas ārzemēs, kas tieši strādā tādiem bērniem, lai tās monitoros kustības, kas ir, mēs nedomājam, mums vajag roku pacelt vai pakustināt vai soli paiet, bet tam bērnam, kam ir veselības traucējumi, tam tas ir jāiemāc, viņam jādomā. Viņš nevar to aplīt uzvilkt vai izdarīt jebkādas kustības, kaut vai roku pacelt. Nu, tā kā šīs visas smalkās lietas, ko mēs taisījām ar rokām, un tas attīst arī smadzenes. Tā ir. Un varbūt noslēgumā ir kādi vārdi, novēlējumi šim centram, kur darbojas arī vēl joprojām jūsu dēls. Ko tālāk? Ko vajadzētu? Es vienmēr esmu gribējis, lai pēc iespējas vairāk jaunieši tiktu piesaistīti un pēc iespējas vairāk jauniešiem būtu iespējas nodarboties ne tikai ar tehnisko, arī vienkārši ar jaunradi. Jo mums Tehniskās jaunradas centrā bija meiteņu vokālais ansamblis, kurš ieguva Jūrmalas pilsētas skatē 1. vietu. Uz visām pusēm. Jā, uz visām pusēm darbojamies. Tā kā mums kaut kas ar mūziku ir mazliet bija saistīts. Jā. Pie tās atpūtas klāt. Tā uzreiz visu nevar atcerēties, kas bija. Bet, katrā gadījumā, kad strādā ar bērniem, ar aizrautīgiem bērniem, ir liels gandarījums. Daudz lielāks nekā strādāt skolā, kur ir neinteresēta publika. Ja? Bet novēlēt gribētu visiem pedagogiem, lai viņiem izdotos arī skolās to publiku ieinteresēt. Tad būs rezultāti. Vai ne? Citāk rezultāti nebūs. Paldies jums, Leonīds, Lūdzu. par vēlējumiem vispārēji un paldies, ka bijāt kopā ar mums.